Jūs skatāties raidījumu Apģērbu kaujas kanālā Dzīvīte. Dzīvīte, dzīvīte. Esmu saņēmis zvanu no Anitas. Viņai nepieciešams stilista padoms jaunu apģērbu iegādēji. Steigsim palīgā. O, jūs jau te? O, lieliski, ka es jūs satiku. Nu, laiks ceļā. Jā, bet vispirms man ir nepieciešams apskatīt jūsu skapja saturu. Lai notiek. Ejam. Ejam. Nu, lieliski, esmu ieradies klāt, skatos, jā, skapis jau atvērts, man patīk. Jā, bet es redzu šeit ļoti lielu kļūdu. Jums viss ir piebāsts. Piebāsts? Jā, balles kleitas kopā ar ikdienas kleitām. Jā. Un otrādi, te nevar orientēties, tādējādi veidojas hauss. Jā. Bet es to savu hausu pārzinu. Es zinu, kas man ir. Jā, tāpēc mūsu... Tāpēc tavs ieteikums būtu sakārtot. Jā, tas ir pirmais, ko es redzu, bet man ļoti patīk, ka jums ir nodalījumi gan augšā, un kas ir otrā skapja pusē. O, te arī smuki atvilknītes, plauktiņi, lieliski, man patīk. Kāpēc jūs man izsaucāt? Kas jums trūkst? Vajag atjaunot garderobi, atjaunot. Jaunas vēsmas vajag. Nu pavasaris nākā nekā. Nu kā tāda sirsniņa sāk straujāk pukstēt, vajag jaunu kaut. Vajag atbrīvoties no vecajām, lai būtu vieta jaunajām. Protams. Jā, nu labi, tad veidosim, darīsim. Jā, es vēl uzmetīšu aci. Oi, nosīt leopards. Leopards, jā. Pagājis. Man kā stilistam ieraugot šo, piedod, bet es šo savākšu sev. Jā, kur tu liksi? Likvidēšu. Nu tad jā. Tas ir briesmīgi. Jā. Paturiet, lūdzu. Jā. Jā. Es ņemu pie sevis, bet jūs gan tagad ģērbieties, taisieties, un mēs ar šoferīti jūs gaidīsim ārā. Labi, lai notiek. Lai notiek. Jā, lai. Kā apģērbu iegādes vietu mēs esam izvēlējušies tirdzniecības centru Tilže. Esam atbraukuši klāt, kāpjam ārā. Nosīt, tu esi gatava šopingam? Esmu. Ejam. Laižam. Arī es esmu masītē atlasījis tādus smuku blūzīti ar biksēm, došu viņai mērīt, un tad jau redzēsim, kā viņai izskatīsies. Bet tagad viņa laiko kleitas. Asīt, es jau zinu, tev nepatīk zilā krāsa, bet es tev esmu atradis un pielasījis lielisku komplektiņu. Uzmēri šito lūdzu. Uzmēri. Paskatīšu. Tāds nav? Man patīk. Ir labi. Esmu asītē atlasījis šādu skaistu tādu džemperīti, ne džemperīti un tādas skaistas bikses. Dosim, lai viņa mēra. Kamēr Asīte mērās, es viņai atlasīju brīnišķīgu tādu komplektiņu. Es viņai iedošu, lai viņa uzmēra. Nu, manuprāt,
būs pa Zoino. Ienākot šajā veikalā, man bija uzreiz skaidrs, ka Asītei vajag košas drēbes. Mēs melnās pat neizskatījām. Es ienācu, es zināju, ko es gribēju, un mēs arī ieķērām viņai. Pēc tam dosimies uz māju pusi, un būs maziņš ieskats. Tāds, nē, cits nedara. Nē, man tā melnā krāsa labi iet klāt. Šitam tā padās, bet šitas tā kā bišķiņ labāks, man liekas. Ir jau tā paploti tās kimono rokas. Bet man liekas, ka šitas labāks. Kamēr Asīte mēra kurpes, es viņai atradu izcilu variantu. Viņa vēl par tām nezina. Rekur paskatieties, viņai, manuprāt, būtu ideāli. Diemžēl Asītei tās kurpes nederēja, mēram citas. Staigāju, meklēju un atradu brīnišķīgu turku kostīmiņu. Brīnišķīgi. Es viņai iedevu, viņa tagad mēra, un tad jau nāks ārā un ievērtēsim. Dodamies uz māju pusi un skatīsimies, ko tad Anita ir ieķērusi, uzklausot manus padomus. Ey, El! Mambo, mambo, mambo. Tango, tango, tango. Lambo, lambo, lambo. Она как мамбо, мамбо, мамбо. Она танцует танго, танго, танго. Она как ламбо, ламбо, ламбо. Ол қыз бәрің орныңнан тұрғызады. Она как мамбо, мамбо, мамбо. Она танцует танго, танго, танго. Она как ламбо, ламбо, ламбо. Ол қыз бәрің орныңнан тұрғызады. Нежные, сочные губы. Она любит пати тусы. Умутылмас ол бір ночи, я для нее самый лучший. Ей не катит твои деньги.